Čau! Jā, noskatījos tās 4 filmas, ko tu man atsūtīji par tiem tankiem. Jā, par tanku vēsturi, kādas kaujas tur notika un kā tanki attīstījās. Nu, kā visa ražošana, metāla apstrādē, automobīļu rūpniecība, elektronu iekārtu ražošana. Nu, viss attīstās. Jā. Nu, tanki, protams, es tā sapratu pēc tavas domas, kad lielāko aspektu šajā analīzē, jā, tā kā es veicu analīzi, 4 sēriju. Tīri ekonomiskie apstākļi kara sākšanā, kas bija. Tā kā es izrakstīju pa 4., 5., tas ir 3., 4. sēriju, sanāk tā būtībā, jā. Kā atombumba tika pielietota Japānā 45. gadā, vēlākā periodā, arī Padomju Savienība ieguva atombumbu 49. gadā, arī ļoti zīmīgi, augusts 29. jā. Šeit es gribu paņemt tīri no tā viedokļa, kā, izveidojās, atombumbas, kā tāds garants miera. Mūsdienās mēs redzam, ka tomēr atomieroči nav miera garanti. Tas ir redzams arī pēc kara Ukrainā. Ukraina atdeva savus atomieročus, jā, un viņiem garantēja Amerika un Anglija aizsardzību, jā. Pati Krievija arī garantēja. Tā kā pati doma ir tajā, jā, tas, kas tev ir tavā mājā, tas ir tavs. Tā arī bija tāds salīdzinājums lādītē, jā. Nevis nauda ir tāda bankā, jā, bet nauda ir tavā lādītē. Tā ir tava nauda. Kā arī senatnē tas bija. Naudu turēja lādītēs, kubulos un tā tālāk. Tā kā Ukraiņi atdeva savu atomieroču, viņam atomieroču nav, un viņus, principā, var ņemt pie dziesmas, jā. Tas ir pa atomieročiem, salīdzinājums ar naudu, tāpat kā bija arī, 80. gadu beigās, cilvēki atstāja naudu bankā un turēja. Tā kā, no 45. gada nekādas banku krīzes nebija vispār, tā kā, bija jau vairākas paudzes izaugusi pie tādas domas, ka bankas tas ir droši, jā. Kā viņus uzmeta, tie paši repšiki, viens, tas man liekas, ka viens repšiks bija 200 rubļu, kaut kas tā, es varu kļūdīties. Un pēc tam lati uz repšikiem, jā, kad tur tos repšikus štancēja. Tas ir atsevišķs stāsts, protams, par to visu, bet skatoties tīri par to, jā, kam ir atomieroči, kam ir bruņojums, tie arī nosaka pasaules kārtību. Šajā gadījumā arī, par ko es pieminēju, tas ir naudu. Naudu turiet mājās un plinti turiet pie sienas, jā. Ja tev plintes nav, tad tu vai viduslaikos zobeni. Evolūcija, jā, te ir principā evolūcija, tanku evolūcija, kura jau bija, senajā Romā. Protams, tie visi tanki bija no koka taisīti, un viņi, izjauca ienaidnieka ierindas, jā. Viņus stūma un tā tālāk. Tādus daudz var atrast, var paskatīties. Protams, attīstoties civilizācijai, mēs pārgājām pie tankiem. Ko es te pamanīju? Es te pamanīju ļoti tādu zīmīgu
iezīmi, jā, kad NATO, NATO tika dibināts 49. gadā, un Varšavas pakts dibināts 1956. gadā. Ja? Varšavas pakts, jā, tā kā pretspars, teiksim, NATO. Viņš viņu dibinājis 7 gadus vēlāk. Bet Varšavas pakts, viņš jau būtībā eksistēja bez NATO. NATO viņš jau tāpat eksistēja, jā, pats par sevi. Tikai viņš nebija nosaukts kā NATO, viņa bija, teiksim, kā organizācija, viņa dibināja. Varšavas pakts jau arī viņš tika tikai oficiāli nodibināts 56. gadā. Viņš jau eksistēja kā padomju armijas klātbūtne tajās visās Austrum Eiropas valstīs, sākot no Polijas, Čehija, kas tā bija mums Ungārija, un pārējās, kur viņi atradās. Jā, tā kā tam tāds tīri, deklaratīvs, ka viņi to piefiksēja, kad viņš ir dibināts. Tā, nemieri, kas mums tur tālāk bija? Tā, nemieri, jā, nemieri mums bija 68. gads, jā, Čehoslovākija, pirms tam tika jau 61. Berlīnes mūris, oficiāli tika viņš kā uzbūvēts vai atklāts. Tālāk bija Čehoslovākijas nemieris, 68. gads, karš 70. 72. Ēģipte ar Izraēlu, jau pielietojās arī tāpat pretanka ierīces visādas, tajā pašā skaitā pārnēsājumi granātmetēji čemodānā, ko tur rādīja. Jā, tā kā attīstās tehnoloģijas, ražošana attīstās un, protams, arī ieroči kļūst arvien mazāki un iedarbīgāki. Kas te bija zīmīgs? Pekina, Ķīna, protests, kam es gribu pievērst uzmanību, 1989. gadā tur izgāja vīrietis ar tādu stingru noskaņojumu apturēt tanku kolonu. Ja. Tanki apstājās, tādi arī gadījumi bija arī bišķīt vēlāk Lietuvā, Latvijā tā nebija. Un, ja tanka ekipāža ir, viņa ir izbrīnīta par tādu notikumu, ka viņš ir izkāpis, protams, ka tas tanks apstāsies. Bet, ja tādu pielietotu, teiksim, lielā daudzumā, tad, protams, daudzi cilvēki ietu, kas ir izslēgts, jā, tādu drosminieku ir. Tāpēc jau ir arī varoņi, jā, kas pārējie viņš viens ir spējīgs kaut ko izdarīt. Tad teorētiski varētu arī to visu apturēt, bet varoņi ir 1 uz 100 000. Dažādi tur ir skaitļi pēc apstākļiem, kā tas notiek. Šeit mēs skatīsimies tagad tālāk, tas ir Ķīna, jā. Tā kā, Ķīnas gadījumā Ķeņenminas laukumā tos protestējušos apspieda, viņi bija apspiesti un būtībā, tas viss beidzās ar Ķīnas režīma uzvaru. Un tālāk sākās ekonomiskais pacēlums Ķīnas, ārzemju investori nāca, jā, tā kā tur lēts darbaspēks ražošana, to, ko mēs arī visi zinām, jā. Šeit vēl arī bija tāda zīmīga lieta, kad tika likvidēta tanku rūpniecība, un Krievijā ļoti daudz tanku rūpnīcas tika likvidētas, tankus zāģēja, un ļoti pēc tam notika tanku tirdzniecība. Jā, pēc 91. gada notika tanku tirdzniecība. Tā, Irākas karš. Kas te ir Irākas karu? Irākā esot bijuši 5000 tanku, kaut arī stingri šaubos, ka viņi tik daudz tur bija, jo būtībā pēc tā visa, kā sanāk, tas, man liekas, ir pārspīlēts, varbūt kādi, 1000 viņiem tur bija.
vai arī pat mazāk, jo tīri tās kaujās, cik tur pie pirmajā, tas ir karš ar, ka viņi Kuveitā iebruka, pēc tam amerikāņi ienāca palīgā kuveitiešiem, ka tur tanki, bija sašauti, tur ir 30 vai cik tur, tāda daudzuma diez vai viņiem bija. Tālāk ejam, karš Irākā, jā. Tika izmantoti Abramsi, M1, un tas ir amerikāņu tanki. Un tas ir 23. februāris. Bija 600,000 karavīru piedalījās. NATO, jā, no Vācijas pārsūtīja. Un šeit jau parādās GPS. Šeit parādās GPS tankos, jo tankiem bija vajadzīga navigācija. Viņi bez navigācijas tuksnesī un tam līdzīgi nevarēja izmantoties. Būtībā skaidrā laikā jā, bet arī problemātiski. Karš nav un, teiksim, izmantojot GPS navigāciju. Tā kā, palika sarežģītāk. Tūkstneša vētra. 26. februāris. Tālāk, kas mums te tāds zīmīgs, kā tie tanki tika sašauti, es domāju, tas nav tik būtiski, bet tehnoloģijas, jā, tas ir nakts redzamības tālskati, GPS, un tas parādīja, kad amerikāņu rūpniecība un tas, ka viņi iegulda elektronikā un tā tālāk, tas arī deva to lielisko rezultātu, ko amerikāņi, tas ne tikai amerikāņi, bet NATO grupējums sasniedza tajā karā, jā, ar Irāku. Tas tā diezgan zīmīgi, jo neizmantojot tur pats GPS, nakts tālskatus un tā tālāk, un tur, kā tur būtu, vēl jautājums, jā. Bet tā kā viss nosaka tehnoloģiju, mēs pie tā arī ejam tālāk, ka visu nosaka tas arī tehnoloģiskā attīstība, ja, teiksim, tajā laikā tiešām tur tie tanki varēja būt ļoti, ļoti daudz, jā, un viegli, tāpat kā, ja visi četrus skatījāties, un tad, ja viņi bija viegli un manevrīgi, tad viņiem bija priekšrocības un dažādos aspektos, tā kā T-34, jā, Harkavas tas izgudrotājs, kas brauc uz Maskavu, Koškins, jā. Un tāpēc arī tika 800 km viņš nebrauc, tāpēc arī to tanku arī pieņēma, jā. Ražošanā. Tā, labi, iesim tālāk. Kas te mums 91. gads Padomju Savienības likvidācija. Karš Čečenijā. Zīmīgi, kad Padomju Savienībai bija, tā kā tajā filmā stāstīja, 5000 T-80 tanku. Tas ir diezgan būtiski. Tādā ziņā, kad, iet runa par kaut kādu lielu daudzumu iznīcināto tanku šajā karā Ukrainas, jā. To mēs atsevišķi apskatīsim. Tā, 94. gads. Sākas operācija Čečenijā. Tātad pret Džuharu Dudajevu tiek ievesti tanku divīzija, tur divīzijā bija šī laikam mazāk, tur 200 tankus sašāva Groznijā, jā, pat 4 dienām. Tā, un Vācija modernizē savus Leopardus, 94. gads. Uzliek nakts redzamības tālskatus, elektroniku un tā tālāk. Tā, Vācija uzlabo savus Leopardus atkal 2002. gadā. Tā, un kas te mums ir? Kopsaucējs, jā, tanks Armāta. 15. gadā viņš nogāja pa sarkano laukumu. Liela bija reklāma un tā tālāk, un tagad, kas daudz interesēs par kara tehniku,
mēs redzam, ka Krievija viņi nav spējīgi nemaz viņus ražot, jo pirmkārt viņiem nav ne iekārtas, jā, viņi, kā sāka karu, teiksim, ar Ukrainu 14. gadā viņiem būtībā tika liekta tehnoloģiskā piekļuve. Tur urbmašīnām, specializētām frēzēšanas iekārtām un tā tālāk. Būtībā viņi nevar to ražot, un arī Medveģeva uzstāšanās kaut kādu nedēļu atpakaļ, kad tanks armāta ir ļoti dārgs, un viņu nevar. Būtībā viņu ražot nevar. Tā kā tehnoloģiskā Krievijas atpalicība ir te viennozīmīgi redzama. Tāpēc viņi arī strādā tikai uz T90, T80. Tas, kas vēl ir saglabājies no Padomju Savienības, tie paši darbgaldi, kā arī, par ko arī teica Girkins, ja, ka Krievijā iznīcināta būtībā visa. Tas ir darbgaldu ražošana. Ja. Tā kā viņi nav spējīgi neko saražot. Ja. Paši, izņemot tas, kas ir palicis, teiksim, tās tehnoloģijas, kuras bija izmantotas 70. 80. gados, būtībā jau T90, tas ir tas pats T72. Tikai drusku modernizēts. Ja. Tā kā tur nekādas atšķirības tur lielas nav. Kas ir pētījis tanku lietu, zinās bija šīt vairāk pa mani. Tā, bet kopsaucējs kāds te ir? Civilizācija attīstās, tanki, jā, tagad karš Ukrainā, tie ir droni, karš arī tajā pašā Izrēlā, jā, parādīja tie paši Izraēlas tanki, kas skaitījās paši dārgākie un paši foršākie, un tie paši Sīrijas kaujinieki, jā, viņus vienkārši ar droniem sašāva. Būtībā tas ir, uz ko iet civilizācija. Civilizācija iet uz droniem, jā. Tas ir drons, teiksim, tanki viņi tāpat tiks izmantoti, jo tu fronti nepārausi nekad, jā, ar droniem. Tas vienīgais, tāpat ir filmiņa, ko es sūtīju, varam pastīties. В прошлом году пилоты наших клиентов нанесли почти 3000 точечных ударов. Мы очень гордимся этим, очень гордимся. Это позволяет нам отделить хороших парней от плохих. Это большое дело. Но у нас есть нечто большее. У ваших детей такое есть, да? Не совсем. Кто-то управляет им? Нет. Это искусственный интеллект. Он летает самостоятельно. Его процессор реагирует 100 раз быстрее, чем человек. Его движение непредсказуемо. Это функция антиснайпер. Как у всякого мобильного устройства, у него есть камера и сенсор. И так же, как ваш телефон и социальное приложение, он может распознавать лица. Внутри него 3 грамма направленной взрывчатки. Вот как это работает. Видели? Этого маленького взрыва хватит, чтобы пробить череп и разрушить его содержимое. Говорят, людей убивает не оружие, а люди. Нет, не люди. Они действуют сами. Они не получают приказов. У них есть цель. Давайте посмотрим, как оружие принимает решения. И поверьте мне, все это плохие парни. Теперь авиаудары хирургически точны. Вот одно из изделий в линейке. Обученные как команда, они могут проникать в здания, автомобили, поезда, уклоняясь от людей, пуль и практически любых контрмер. Они неудержимы. Я сказал, что это нечто большее. Почему? Потому что мы думаем о большем. Смотрите.
За $25 миллионов сейчас можно сделать вот что. Этого хватит, чтобы убить половину города. Плохую половину. Ядерное оружие устарело. Ликвидируйте врага практически без риска. Просто опишите его, выпустите рой, остальное легко. Nu, te redzams, ja, ka, teiksim, drons plaukstā, jā, teiksim. Bet no ar tādu dronu tu, teiksim, tanku neiznīcināsi, jā. Tur tas ir, teiksim, algotiem slepkavām vai cilvēku likvidācijas lielos apmēros, ja tādas dronas izmet no lidmašīnām, ja. Tas ir tāds bīstams, ja. Nu, būtībā iet uz to, kad uz robotizāciju un ja tas ir karš, tad, protams, tagad mums arī telegramā sekojam, skatāmies, ja, kad būtībā karavīrs ir pilnībā nenodrošināts. Ja. Viņš ir neaizsargāts. Ja, teiksim, vēl Afganistānas karš, kas bija pat tas pats Čečenijas karš Irākā, ja. Afganistānā pēc tam, ka tu varēji vienkārši tur pašaudījies, apgulties tur uz zālītes vai kalnos guli un atpūties. Un tev nekādas briesmas nebija. Tagad tu guli vai vienkārši tur skaties telefonā vai kā tur, un tev no augšas pielido drončiks, uzmet kādu granātu un cauri ir. Un tu esi pilnīgi neaizsargāts, ja? Kā karavīri. Nu, cilvēki, ja? Cilvēki, vīrieši, galvenais vīrieši, kas ir ļoti svarīgi, tāpēc karavīrs ar to jēdzienu maiņa, ja? Vīrieši, kas tur piedalās, kaut kādu iemeslu dēļ. Tas ir atsevišķs stāsts un plašs, bet šajā gadījumā mēs viņus pareizi sauksim par vīriešiem. Ja? Vīrieši iet bojā un droni nosaka ļoti daudz. Bet kara rezultātu viņi uz doto brīdi vēl tuvākos gadu desmitus viņi nemainīs. Ja? Jo visi izteiks kājnieki un tanki un artilērija. Protams, aviācijas piedalīšanās un tā tālāk. Civilizācijas attīstība iet uz priekšu, tā kā nākošie kari būs jau nevis ar tankiem, jā, ar tankistiem, bet tur būs mākslīgais intelekts. Bija 80. gados multiplikācijas filma, tikko atcerējos. Bija tanks, bija kaut kāda sena civilizācija, kur viņi jau bija tur sevi sabombījuši tur un tā tālāk, un kaut kādi tur bērni. Jau jaunā civilizācija, viņi tur kaut ko tur būvē, kaut ko tur darbojās. Ja, un tas tanks tur braukāja visur. Viņš strādājas kaut kādas enerģijas, ja, tur. Viņš braukāja tur un būtībā visiem darīja kaut kādus, jo viņiem ieroči jau praktiski nebija, ja, tā jaunai civilizācijā, un viņi kaut kā no viņa mēģināja izvairīties, un viņš pat runāja, ja, tā kā viņam bija mākslīgais intelekts, viņš tur pat kaut kādu pārtiku viņiem tur izdalīja, teiksim, no lūkas, ja, un tad, tur jāatrod tā multiplikācijas filmiņa, kā viņa saucās. Tā kā, mākslīgais intelekts, tā kā par to jau arī, multiplikātori 80. gados par to arī runāja, ja. Un uzņēma multiplikācijas filmu par to tanku. Bet tur jau nebija kā mākslīgais intelekts, kad viņš tāds, kā domājošs tanks vai kā to pareizi, ja. Tā kā, tā uz to iet, jā, uz to iet un nākošie kari, pēc 100 gadiem vai cik tas jau būs, tā kā mēs redzam arī Japānā, roboti dažādi tiek, visādi roboti oficianti jau mums tajā pašā parādījies ir Dominā, jā, tas pats arī Alfā, roboti, kas vienkārši braukā, savāc tos, jā, citās valstīs jau ir roboti oficianti, jā, tur un tā tālāk. Tas viss attīstās un būtībā varam salīdzināt to visu ar zvaigžņu kāriem, jā, un kā tas viss bija tiem separātistiem, bija tie droīdi, droni vai droīdi, un tas ir, un viņi gāja uzbrukumā, jā, viņus komandēja tur
tās cilvēciskās būtnes vai kādas tur būtnes. Un viņi komandēja tos droīdus. Droīdus varēja atslēgt, jā, principā vajadzēja. Tā kā tur bija kontrole par to visu, jā. Kas skaties Zvaigžņu karus, tas ļoti zīmīgi šeit. Nākotnē, jā, nākotnē tas viss būs. Bet tas ir tajā pašā kontekstā, civilizācijas attīstība, karš kā atbrīvošanās no, varētu teikt, mazdomājošiem cilvēkiem, jā, jo tas pats arī Krievijā, kad sākās karš, domājuši cilvēki emigrēja, jā. Jo tas bija skaidrs, ka būs arī mobilizācija un tā tālāk. Ukraiņiem tādā ziņā bija tikai 2 dienas, jā. Bet arī bija, bet tas bija jau problemātiskāk, tik pāri daudzi pameta pat savus braucamos tur un gāja ar kājām, jo laida caur robežām tāpat pāri. Jā, bija dzīvās rindas, un kuri paspēja, jā. Tagad jau izvēles nav, ja tu esi, teiksim, pacifists, esi pret karu, tava dzīvība tev ir ļoti dārga, tu esi apzinies kā cilvēku, kad nevienam nav tiesības tevi saukt kaut kādā karā, tad viņiem, diemžēl, izvēles nav. Kā Krievijā, es tik sīki nezinu, bet es domāju, ka tur ir tas pats, jo pēc pārējām ziņām, kas notiek, kad viņiem ir elektroniskais kara komisariāts, kad tu pat nemaz nezini, tev atnāk īziņā un tu jau esi reģistrā un šķērsot robežu tu nevari, jo tu esi kara iesaukumā, jā? Pie kara iesaukuma. Tevi sauc, teiksim, kara komisariātu. Robežu tu nešķērsos. Vienīgais, ja tu tur pāri mežam, jā, bez mobilā telefona, tas ir viens no 100 000, kas būs spējīgs kaut ko tādu izdarīt. Uzdrīkstēties, jā. Pāriet kaut arī, teiksim, Eiropas robežu, jau tas būs praktiski neiespējams, jo tur tagad ir žogi, jā, būvējās, kā mēs zinām, arī Latvijā, tanku grāvjus un žogi tika būvēti, tā kā tur jau šķērsot vairs kā gadus pāris atpakaļ, jau nemaz arī nesanāks nemaz, jā. Tā kā tas būs sarežģītāk. Bet tie būs tiešām uz pirkstiem saskaitāmi cilvēki, kuri uzdrīkstēsies. Saņemot pavēsti, teiksim, saprotot, ka dzīvība ir vērtīga. Tā aptuveni, jā. Tā kā šeit var sadalīt 2 daļās šo manu apskatu. Tas ir tīri tehniskais, kā vēsturiskais, būtībā perspektīva uz nākotni, tas būs taisnība. Robotizācija un droni, un tad būs tie androīdi vai tie roboti, jā, kas karos. Bet, tas būs tuvākajā nākotnē, kā tuvākajā, plus mīnus 50-100 gadi. Tā kā šeit tā filma, ko tu biji domājusi ar to, kas tur īpašs, īpašs vēsturiskais process šeit ir. Tīri vēsturiskais process, kā viss attīstījās. Viņi vēl varēja paņemt, teiksim, arī to pašu seno Romas impēriju un tajos laikos, kā izmantoja tādas tehnikas, jā, uz zirgiem un tā tālāk. Tur dažādas ir, muzejos ir, jā, tie paši ierindu laušanai, pāraušanai ierindu, jā. Un tam līdzīgi. Tā kā, tas ir tā tīri vēsturiski. Tā kā nākotnē būs tās ar tiem droniem un robotiem. Tev ne tā. Pastāstīt, ko es par to domājat, kādas jums ir perspektīvas uz nākotnes tām visām lietām, bet, skatoties uz tīri kā šo filmu analīzi, mēs redzam arvien sarežģītāki tie tanki. Protams, paliek aviācija, viss pārējais, karošana viņa ir pastāvīga, kā viņa bija tajā pašā periodā, kad 1000 gadu atpakaļ, ka karoja tur ar zobeniem, ar šķēpiem un bultām. Tagad, jo sarežģītāk tas viss ir, jo būs karos viņi pastāvīgi.
Cik ilgi to neviens nezina, bet tas būs ilgstošs process un karošana notiks patstāvīgi ar lieliem, maziem pārtraukumiem. Tā kā tā tas viss ir. Izsakiet savas domas, ko jūs domājat. Tā, bet kaut ko tur slēptu, kaut ko, teiksim, es tur tajos video, es neredzu, nesaskatu. Vēsturiskais process un viss pārējais, kas nākotnē. Tīri kā civilizācija attīstās. Biznes, peļņa un tā tālāk. Jā. Cilvēki, kuri ir spējīgi domāt, jā, viņi to jau nepiedzimst, ir domājuši cilvēks. Veidojies jā, savā dzīves gaitā. Ja tu ar sevi strādā, ar garīgo izaugsmi, pēti, analizē, pie visā tā ļoti prātīgi, tad tu arī izveidojies, jo parunājot ar jaunieti, viņš jau, teiksim, tādus, kaut arī jaunieši mums ir ļoti sakarīgi, kas daudz ko saprot arī, jā, teiksim, savu dzīvi vērtē, bet tas ir ilgstošs process darbam ar sevi. Tā kā viena lieta, ka tev ir tuvu pie 50, jā, otra lieta, ka tev ir 20 vai 18 gadu, tu dzīvi uztur, tas ir attiecies pavisam savu. Un kā tas attiecas savādāk? Tā kā man te bija saruna čatrultē ar vienu Ukraini, jā, to es domāju atsevišķi izstāstīšu, bet īsumā viņam tas ir radinieks, īrijas atbrauc 18 gadu. Tā sauc armijā, viņš teica, es iešu uz kara komisarātu, lai viņa vietā ietu. Ja. Viņam jāiet viņa vietā, viņam 55 gadi. Tas dulais vienkārši atskrien. Dzīvo īrijā. Tāpēc citu viņa, to ir mazbērns, laikam tas bija viņa mazbērns, jā. Viņa sieva bija precējusi, tas ir viņa meita, ar latvieti īrijā, jā. Un viņiem tur savi bērni, tas bija laikam no pirmā vīra vai kā tur. Viņa, īsāk sakot, tā vīrieša mazbērns. Atskrēja uz Ukrainu 3 nedēļas atpakaļ. Tā ir tiesauts. Šis aizgāja uz kara komisarātā, viņš man neatzvanīja arī. Nezinu, kā viņam tur veicās. Bet tādi gadījumi ir daudz, kur tiešām, vectēvi iet savu mazbērnu vietā uz fronti, jo viņi savus bērnus nav radījuši, laiduši pasaulē, tas sievietes laiž, nav radījuši, jā, un viņi tā ļoti prātīgi cilvēki, un izvēles viņiem nav, bet kara komisarātos ļoti to labi saprot, jā, un viņi uz tādu darījumu iet, jā. Tā, uz doto brīdi analīze par šo. Bet tas ir vēsturisks process, kurš būs gadu tūkstošiem, gadu 10 000 gadu, kamēr cilvēciskā domāšana, ja viņa tāda vispār būs iespējama, jo mākslīgais intelekts jau mums jau ir priekšā, kā mēs zinām, ja? Jau tagad mākslīgais intelekts vilto balsi, jā, taisa video un tā tālāk, tas ir viss redzams, kas tur būs pēc 1000 gadiem vai 100. Tur var iedomāties visako. Bet kamēr būs cilvēki, kas neapzināsies sevi kā, ka viņš ir vērtība, jā, ka viņam ir iekšējā nostāja, kad viņš to ir pareizi izprot savu vietu šajā pasaulē un neies karot, jā, un nepielaidīs tādas lietas. Tas ir visā pasaulē, tam jānotiek. Jo pretējā gadījumā tie, kas tur kaut kāda grupiņa savāksies, viņi savairosies, viņus vienkārši nomētās ar cepurēm vai ar droniem nomētās. Tā kā tas ir pacifisms, viņam ir jābūt planetāram. Ja viņš nav planetārs, tad viņš arī ir neveiksmīgs un represijas būs pret tiem, kas tādu ideju atbalsta, jā. Kā pacifismu. Viņus
paņems, jā, tāpat kā arī Doņetska, Luganska, kuri nepaspēja izbraukt, jā, viņus savāca armijā. Nu, pēc tam sākās karš, nu, Ukraiņi viņus savāca. Tos bēgļus, kas nepaspēja izbraukt. Nu, neinteresēs pa to visu, jā, un kaut kādu iemeslu dēļ neuzdrīkstējās, jā, pamest Ukrainu vai Krieviju. Un tam līdzīgi. Tā, nu, labi, tas jau uz pusstundu, es domāju, pietiks.